Tā, nu, Džeki, jūs šitā te negaidījāt, vai ne? Gan jau, ka mums ir šitādi visādi overlēji. Nu, mums ir overlējas. Mums ir tūlīt pēc 3 minūtēm sākās mūsu pirmais pusfināls. Havens pret Xviliem, un tad jau pēc tam būs Olibet SB pret Astral, pret mājiniekiem. Nu, iziesim, es domāju, tātad cauri šīm te komandām. Havens sastāvā. Neviens cits kā Vitrāšs, Rolands Lovnieks, Dans Sils, Skrīts, Markus Gleists, Imposonijas, Aleksandrs Šenkarenko un Proksijas Āris Eriks Brūvers. Elo, man liekas, nav atjaunoti. Mums uzkārās tas servers, mēs uz nākamo kārtu mēģināsim atjaunot. Bet jā, nu Dančiks ir IGLs, Aviks ir Proksijas, tā ka tur visas štēles notiek komandā Exilium. Savukārt šeit gan Elo ir atjaunots, man tā liekas, jo Hikariem nav tik mazs Elo. Jā, Hikari, Aleksandrs Argalas, Klojs, Maksims Melehins, Kristians Pono, Mārjevs, Vladiks Ladislavs Slavševskis un Belijs Artūrs Beļinskis. Tāms. Un kungi šāds sastāvs komandai Exilium. Nu, ko saka koeficienti? Koeficienti mums ir man liekas, uz Haveniem bija 1,7. Es viņus tā nesu. Man viņus vajag pēc tam pārskatīt. Pārskatīt un runājot par veto ir aptuveni šāds. Mīnus Mirāžs, mīnus Trains. Exilium paņēma Overpassu. Haveni paņēma Dastu. Un tad ir mīnus Reno, mīnus Ņūk un beigās trešais ir Ancients. Tagad, dāmas un kungi, ļoti interesants šis ten veto. Runājot par to, kā tad īsti komandas vispār tika līdz šejienei, nu, kā jau mēs zinām, tad Havens, starp citu, bija paša augšā, viņi pabeidza kā pirmais seeds Olibets Sport Bar komanda bija nākamā, un tad Astrals trešie. Tur vienkārši, jā, abām komandām ir vienāds punktu skaits. Ja arī Olibet Sport Bar komanda ir lielāka šī raunda attiecība, tāpat tās ņēmām savstarpējo spēli. Ņēmām savstarpējo spēli, kuru Havens uzvarēja, tāpēc Havens bija pirmais seeds un Exilium īstašie caur play-in, dāmas un kungi. Man drīz arī pateiks tūlīt kaut kad, ka varētu būt games pat laivā. Kā izstāsta to visu geimu, bet katrā ziņā, jā, pagrabs pret Butchafāriem 2-1, tas bija pirmais play-in games, un tad jau Exilium pret pagrabu 2-0, dāmas un kungi. Kaut kā tā. Lāča kungs, kā mums izskatās ar pašu spēli? Spēle tūlīt sāksies. Mēs gaidām. Tūlīt arī visu sagaidīsim. Jā, dāmas un tas ir kaut kāds tāds mazais ieskatiņš. Es domāju, mēs aiziesim atpakaļ uz pauzīti un tad jau laiksim iekšā ar pašu spēli. Lai es tiktu līdz pauzītei, kur man vajag? Nu, pirmās līgas, starp citu, tikko bija hype. Starp citu, dienas kalendārs vēlreiz pirmā spēle Havens, pēc tam būs otrs pusfināls Olibet pret Astral, un tad jau lielais fināls. Pulkstens 4. Nu, ceram turēties pie šāda te kalendāra. Lāci, vai tu vari uzlikt pauzīti? Vai jau ir pauzīte? Varbūt var parādīt, kā komandas izskatās, varbūt. Twitchā rādās, jā? Jā. Nu, skaisti, dāmas un kungi, jā, šī ir Exilium komandas. Pastieties, cik skaisti. Pastieties, viņiem arī, starp citu, vienādi krekliņi. Vis tālāk ir Belijs, šeit Daņčiks, Imposonijas, Skrīts un Vitrāžs un vistuvākais es jau aizmirskuši, bet katrā ziņā, dāmas un kungi, kaut kā tā. Tad vis tālāk Belijs, tad ir Krisijs, tad ir vidū Hikari, Ingem Linderis, tad ir Klojs un tad ir, protams, ka Vladiks, dāmas un kungi, nu, Exilium sastāvs debija viņiem HLTV, starp citu 3 spēlētājiem arī līderim Hikariem. Nu, paredzam spēli, dāmas un kungi, drīz sāksim. Drīz sāksim. Es tūlīt noiešu nost un pastīšos, kāda ir situācija.
Čau! Mums viss, mēs sākam ar pirmo kārtu. Tūlīt es arī varu uzreiz apdeitot to situāciju, kāda īsti ir arī pirmajā līgā. Te Sunshine 2-0 šobrīd sāk ar Dastu ar uzvaru. Čau, Apuvīt! Prieks arī tevi redzēt šeit. Nu, pasties, te reāli. Tikko garāžu uzvarēja pirmo raundu, dāmas un kungi. Mēs, starp citu, mums vajag nomainīt stream titlu. Mums vajag nomainīt stream titlus to, ka šī ir virsliega. Diemžēl mēs atpalikām nedaudz no grafika un bija tehniskie brāķi mūsu pusē, bet sapratām, ka laikam vajag uz 11. sākt. Jā, dāmas un kungi, tātad esam laivā ar spēli. Exilium pret Havens. Joprojām runāšu klusu, jo aiz muguras man ir cits pusfināls. Kāds jau vispār tagad arī īstenībā var bļaut, ne? Ok, Lāc, es gaidu manu in-game. Un mēs esam laivā, dāmas un kungi. Ak, Dievs, let's go. Ak, Dievs. Nepareizais hats, man liekas, starp citu. Lauskils to zina? Pasīgi Lauskilam. Ka nepareizais hats. Tā, nomainīsim tūlīt kādu, jo, dāmas un kungi, tagad ir pavisam cits bazars. Es domāju, ka... tā, 1 second. Dāmas un kungi, lai tā būtu rūts, lai arī virslīga rūts, dāmas un kungi, 1-0 Havens ir tie, kas uzvarēja savu pirmo raundu. Cerams, ka man kaut kādā brīdī arī pievienosies kāds cits, varbūt komentētājs, bet katrā ziņā esmu ar savā stūrī. Mans vārds ir Sandis, ar jums skatījāmies un sakojām līdzi virslīgai visas šīs sezonas garumā. Šis ir pirmais pusfināls. Šī ir pirmā spēle no 3, un te mums mazais desktops tikko arī parādījās. Liels paldies mūsu draugiem Cyber Empire, OptiBet, Neoplay un KFC par jums visiem. Mēs arī pastāstīsim šīs tiešraides ietveros, bet katrā ziņā komandas Exilium Pix šis ir. Skatīsimies, kā tad viņiem izdosies pārsteigt savus pretiniekus. Proxys joprojām ar Dančiku 2 spēlē šo te A-saitu. Kaut kā man vajag iekārtoties smikāt. Un izskatās, te būs 5 vīru Blaze Proxys. Nedaudz kautrīgi, bet uzņemās tomēr ar to empu tīko. Dančikam tikko kopš Ziemeļamerikas laikiem. Un vai būs reis? Dans Sils gandrīz reis, starp citu. Belīs defaultā liek bumbu. Vidrāš, Dans un kungi 2-0. Jā, būs arī live audio, būs arī reklāmas pauzītes. Šeit viss nopietno, ja? Kaut kādā brīdī atgādināsim jums, kur tad ir labākā vista Rīgā un kur ir arī varbūt labākie kompīši. Starp citu, jā, dāmas un kungi, čatā mums ir arī daži moderatori. Ja jūs ierakstat šādu te... es neesmu ielagojies, es tikko biju ielagojies. Vārds sakot, koeficienti ir kaut šādi, 1,53. Jā, dāmas un kungi, manuprāt, labs valjūs. Šis viss ir laivā, jūs varat arī veikt likmes laivā, bet, spēlējiet, protams, atbildīgi un tikai, ja jums ir 18. Jā, tikko arī pats pārbaudīju likmes ir laivā, OptiBet sadaļā, mums ir arī īpašais kodiņš. Lāci, vai tu vari lūdzu ierakstīt izsaukumzīme OptiBet, lai cilvēki zina, kāda mums ir kampaņa? 10 eiro freebets ar kodu Clever, tātad bonusiņš, vai arī Maikijs. Es domāju, ka, ja jūs uzrakstat izsaukumzīmi OptiBet, tur visi paskaidrot, tas ir jauniem klientiem. Tagad doma izdevīgi, ne tikai mūsu major, Latvijas major ietveros, bet arī tomēr arī lielie mači notiek Budapeštā. 3G, nedaudz uztraukums izskatās, ka Havens varētu pārspēlēt
pirmajā bairaundā exilījumus. Nu, Havens 2-0, vai izdosies viņiem tikt līdz arī lielajam finālam, dāmas un kungi? Ikari, Vladiks un Klojas. Bildītas atjaunosim starp spēlēm. Mums viņas ir uztaisītas. 2-0. Ikari ļoti tālu ticis. Kaut kad arī ik pa laikam parādīsim arī komandu šos skatus. Dančikam šeit ir citu ļoti krispīgi nospēlē Dančiks, oh my god, un te ir uzbrukt. Citu bumbu laikam nošies, nenošies, tik arī labi norēģēt. 3700 vitrāģis ar labu rotāciju. 3. Nu, dāmas un kungi, kā iet otrajā spēlē 5-1 Sunshine uzvar šeit. Mēs redzam komandu Havens. No labās puses proksijas. Tad ir vitrāži, tad ir skrīts. Tad bija Inkosonijas un tad ir Danson. To visu pievaktē arī treneris Vipskijs. 3-0, dāmas un kungi. 3-0. Viens 45 uz Habeniem laivā. Labs mirklis, lai varbūt uzlikt uz pirmo kārtību uz exilījumiem. Jo, nu, ja viņi taisa šitādas taktikas, tad divi dāmas un kungi vienkārši te vajadzētu simtnieku uzlikt, man liekas, uz exilījumiem tādā brīdī, jo es neticu, ka viņi overpass zaudēs ar šādām taktikām, un tā ir tikai pirmā no ļoti daudzām, starp citu. Tā ir pirmā no ļoti daudz viņu taktikām, es viņu Stratbuku esmu redzējis overpass. Tur uz map viens būtu jākrāmē, man tā liekas, vismaz kādi 5 jevriki. Bet jā, dāmas un this is not my much advice. Tur Sunshine 6-1 tikko nereālākais klačs, laikam, no sniega. Labi, 3-1 varētu uztaisīt. Nākamā varētu hype roundiņu, bet man vajag kaut kādu enerģiju. Jā, Lācija, Rodionam nav kaut kāds Red Bulls? Vai, nu, ne Red Bulls, bet energy drinks. Ir viņam? Vari pateikt, lai Ēriks man atnes vienu mazu mutīti. Ja drīkst izlūgties. Jā, nu es ļoti ceru, ka man iedos iekšpāt to mazo Red Bull mutīti. Labi, vai nu, šī nav reklāma, bet vai? Šī nav reklāma. Es atbalstu ūdeni, bet, nu, tagad tu cēlies 4 rītā, lai varētu normāli nokapāt šādu visādu vaibiņu. Labi, katrā ziņā, es domāju, te vajag arī pacelt balsi. Cerams, ka džekiem netraucēs. Oh my god, nav reklāma. Paldies, starp citu ļoti augsts. Bet es skaļi runāju tagad. Tā arī runāt? Labi, kročas bijis, te ir nice. Te visiem ir vaibiņš, dāmas un kungi. Arī mikrorajons šeit mostās un exilījum ar monstra pušu. Izskatās, ka nesanāk tas monstra puš. Ir likvidēts viens spēlētājs proksijas bišku uztraucies šeit no smoke iznāk Impo Sonijas, bro. Kas te notiek? Hikari arī kaut kur Klojas ar Hešku mēģina dabūt kaut kādu vismaz atbildi pēc šitajā raundā un nu skatāmies, pazuda smokā, ne? Un te vienkārši no vislaik no smoku uz smoku no smoka. Un 4-1 dāmas un kungi. Nu, iekapāsim, nav sponsored, by the way. Runā, kad ceļš pārnos. Ok. 4-1. Rodion? Rodions nedzird. Dāmas un kungi. Protams, ka es neesmu vienīgais, kurš te kaut ko ņemās šitām spēlēm. Bez mūsu lieliskajiem atbalstītājiem. Liels paldies arī Aleksandram, Rodionam, Madaram, Ērikam, Kirilam. Tāpēc arī liels paldies Juģim un viņa komandai No Kit, kuri arī palīdzēja ar administrēšanu. Un, protams, liels arī paldies Mikum. Nu, man tie ģenitīvi, datīvi vienmēr ļoti sūdīgi ir. Bet, nu jā, paldies Maikiem.
kurš ļoti lielu darbu izdarīja sezonas sākumā un vienmēr ir palīdzējis. Un, jā, šautots arī mūsu taizemes numur viens latvietim Elo ziņā, un es domāju, arī Vaiba ziņā noteikti. Tā kā liels paldies visiem atpakaļ pie spēles. Bumba ir atstāta te bāzē. Un nu, kaut kad viņu arī kaut kā rītīgi pa nulēm prosta šāvi viņus nost. Kas tas pa prikolu? 1,44. Tak jākrāmē uz ziliju. Ne? Laikam jāievada clever kodiņš. šās arī kaut ko sakritīsim. Nu labi. Sonijas izdomā, ka varētu radoši pieiet un uztaisīsim būstu. Dans, nu, ķipa normālā leņķītī. Hikari kaut ko tur kaujāts ar smoka. Te 3A, bro. 3A un B reteiks, by the way. B reteiks. Viņi uztaisīja būstu. Jau viņi uztaisīja būstu vispār diezgan gudri. Šitie Haveni, ja godīgi nav brīnums, kāpēc pirmais sīts skrīts izraujās. Bumba netiks uzlīta. Belīs satraucies 5 kili viņam un ak, Dievs, bro! KLTV debijā. Krisī pagaidām 1,5. Klojs nulīte, drīz jau varētu būt aģents, un liels paldies Neoplay, Cyber Empire, KFC un Optibits ap dzitu. Mēs esam tādā krustpunktā šobrīd. Mēs esam Purčikā vietā, kur man liekas, tā kā reāli krustojās 3 KFC. Nu, ķipā tev ir tuvais Dominā, tev ir tuvais Akropolē, un tev ir tuvais arī Alfā. Tā ka mēs esam tādā viducītī, tas ir crazy. Crazy. Nu šeit, jā, izstāst, ka 8-2. Sunshine 8-2 šobrīd. Arī Sunshine treneris ir priecīgs. Arī Sunshine treneris ir priecīgs par tāstu. Noķerāt brīdi, kā es tieši hidrētojos. Nu labi. 5-1. Sonijas. Nu, atkal tas šorta rauns. Atcerieties, viņi uzvarēja tieši šādā pašā veidā, tieši ar teknēniem. Bet ar zilījumus ne jau viņus pārspēja Sonijas, kurā nereālāk, ja čīt leņķī Haveni atdod. Viņi atdod vienkārši B-side. Ļoti labi spēlē Haveni proksijas. Satraucies. Bet ļoti ātrs ir proksijas. Ļoti ātrs ņem arī citu. Dzīves bagātāks var just. Bija Lielbritānija aizvadīja. Un, protams, arī Haveni vispār kā organizācija ļoti tāda labi plaši pārstāvēta. Un te arī replays, bro, replays ir back. Oh my god, jo, jūs čekojat, ja? Ko izdomāja latvieši? Pasties, tas te var just, ka ir štēle. Nu, paldies liels, protams, Aleksandram. Paldies Madaram un Rodionam un, protams, arī galveniem replay producentam Ērikam. Liels paldies arī Ērikam, kā vienmēr, un dāmas un replays pirmo reizi Latvijas, es par tā šogad, man tā liekas, replays. Nē, Azeronā bija. Krisīģi ar entriju. Kristiāns! Hikari! Roksijas, Vitrāžs. Cīnās, Vitrāžs saka to midu, bro, te vienkārši 7-1, te vienkārši 7-1, vienkārši pāršauju. Haveni ātrāki, Haveni labāki šīdajā vispār spēles sākumā. Jezu. 6-1. Bumba dosies Monstrā. Monstrā jau izgāja Vladiks. Vladiks dabū kilu uz Imbosoniju, B-sites atvērts. Nē, Heavenā ir viens un vēl labīgs reku rotācijā. Šaudās pret Heavenu. Heavenā 2. Vladiks sauc savus puišus, bet smoka nav. Kā viņi var iet saitā? Vladiks nošauja Vitrāžu. Vladikam šeit pret skrītu notapo. Pēdējais ir Krisīģi. Komands skatīts un viņš krīt 7-1, bro! Jūs dzirdējāt? Treštāks. Kā man bija treštāks. Kā man patīk treštāks. Garāžas gameā 8-3 šobrīd rezultāts. Labprāt. Es?
7-1 pirmais timeouts no komandas Exams. Kā jums patīk kameras setups un tie visi replay? Nu, pasties, kā čuvaki cenšas. Čuvaki cenšas, var redzēt. Ko jūs sakat čatiņā jāapsās? Ļoti dīvaini man ar kameru streamot, jo godīgi. Es jutos tā kā influencerīts. Vai var nomainīt komentētāju? Protams, ka var. Vai var vairāk lielāku kontrastu? Var. Un viss? Uj, cik tur spoži izskatās tas games. Es tikko pats apstījos. Nu jā. Labi, karoči overpass, te bišķi ruino prikolu. Atkal taisīs to B-popu. Mēģina būstot šortā, savākt vismaz kaut kādu informāciju, bet, nu, šorts pagaidām ir tāds blind spot, ne? Bet cik gaiši tā figņa. Nežēlīgi spīd. Kāpēc tā spīd? Un atkal tas B-pops, bet kāpēc Exiliumiem tikai viena taktika, bro? Es nesaprotu. Man likās, ka ir vairāk. Nē, kaut kas savādāks, jo nav tie smoki. Kaut kas savādāks. Pēc tam viņi ar smokiem tur ir tik truķījās. Belīs dabū kilu uz vitrāžu. Hešku ielidos saitā, joprojām flashbangs rītīgi visu pa ekrānu, nereālis spožs ekrāns. Un Exilium, dāmas un šeit ir vispār nevienas sekundes dīlais. Patiešo. 7-1. Iet pēc rīteika, proksiem ir nauda. Danam arī ir nauda. Ne jau viņi uz pēdējām sekundēm rīteikos. Viņi uz pēdējām sekundēm rīteikos. Proksīs dabū 2 kills kādā veidā, bro. 11 sekundes. Pēdējais ir šortā. Proksīs sāk defot. Ak, Dievs, viņi uzvar rīteiku, bro! Overpassā nereāli vienkārši spīd un laistās viss pirmās līgas rezultāts 9-4. Šobrīd 3-3 situācija. Un Emīlijs tikko uzsvēkoja savu izglīti. Īstās, ka halvs laikam beidzās 9-3, jo vajadzētu būt 9-5. Sunshine uzvar. Sunshine T-saidā, starp citu. Nu, un te kaut kā spēle ir, bet es neredzu spēli for some reason tagad. Es tagad neredzu spēli. Lāčakums. Lāčakums. Jā, beidzot redzam arī spēli. Ļoti interesants setups. Kāds atkal 9-1, bro. What? Klojam 0-8. Klojs. 10-4 by the way štajā otrā gameā. Klojs 0-8. Klojs nežēlīgi uztraucies, I guess, ne? Aģents 007 jau bija vakarā pagājušajā raundā Dans ar savu crispy crosshair palaidīs varbūt garām kādu. Rekur bumba, bro. Sāk šaudīties pret Danu, Danam dāv vairāk leņķi, viņš tomēr dabū Krisiju. Un Vladikam 17 HP viņam bumba. Bet viņš negaida numur 3 vitrāžu nereālākajā pozīcijā. Tu pasties, kādā pozīcijā ir vitrāžu. Viņš dabū kilu Vladikam pie 17 HP. Un skrīts izraujās un dāmas un kungi, tas ir 9-1. 9-1 šeit komanda Exilium. Nu, jā, nu kaut kas nav ar overpass. Laikam tomēr es būtu pakās to piecīt, ja būtu uzlicis. Tā kā, jā. Nu, pagaidām švaki. Pagaidām ir švaki. Un nākamā kārta Dusts, starp citu. Šobrīd nenormālākajos līderos Imposonī, viņam 122 ADR.
Starp citu, Klojs sevi pieteicis ar 2 kiliem, tā ka apsveicam arī viņu. Beidzot, exiliumi ir serveri. Nu, vismaz individuāli sāk parādīties. Spēle ir atpakaļ, dāmas un kungi. Teknēnu rauns, šoreiz taktika uz A. Kur ir bumba? Bumba ir Vlaģikam. Vlaģiks ir T bāzē. Ļoti ilgi viņš gaidīja T bāzē kaut ko, laikam lasīja kaut kādas granātas, kur varētu būt kaut kas, un beigās tomēr izdomāja, ka vai maucam uz to A saitu, ja? A saitā mūsu bloķē numur 2, tas ir proksijas. Lēkā šurpu turpu, viņam ir aviks un ir arī tepat arī vitrāži. Nu, Molotovs nav, tā varētu būt problēma. Proksijas savu pirmo šāvienu nomiso, šeit ļoti svarīgi, ko otro tomēr dabūt. Proksijas dabūt kilu, Proksijas ar triplu mēdams! Ar rotāciju 10-1. What? Vajadzēja pirmo līgu strīmot. Nu, nē, ākstos. Optibet e-sporta virslīga, dāmas un 5. sezona, ja jūs esat pirmo reizi varbūt šajā strīmā, kas īsti notiek, 2 reizes gadā mums notiek sacensības, kur Latvijas e-sporta komandas tieši precīzāk Counter-Strike piedalās, un viņas var pakāpties pa līgām. Mums bija 5 dažādi čempionāti. Mums ir 4. līga, 3., 2., 1. un virslīga. Uz virslīgu un uz visām līgām var kvalificēties. Tikai tad tev ir, piemēram, sāc 2. līgā, tad tu uzvari, tiec uz 1. tad vari pakāpties. Un jā, ļoti laba šāda piramīda, labi strādā, jo katrs spēlē pret aptuveni savu līmeni. Visiem ir interesanti. Un, jā, labs veids, kā pavadīt laiku ar draugiem, tādos ziemas mēnešos, tumšajos, augstajā laikā, un vasarā mēs kulminējam ar superfinālu, dāmas un kungi. Tas ir Ventspilī ļoti spraigt, ļoti kaut kā balts šitais ekrāns. Nevar saprast, kas saprotu, kas sniedziņš ir. Sniedziņš ir 10-1, dāmas un kungi. Šeit skrīts. Šoldro. Nu, 3-4 situācija. Un ļoti daudz haveni ir beisētā. Jo tu ir bumba monstrā, obviously. Okay. Nē, nu, to brightnessu vajadzētu sakrutīt, ja godīgi baigi bright. Skrīts izraujās, dabu abus 2 kilus, uzfarmo viņam 11-3 jau šitais ten statistika. Un izskatās, dāmas, ka te pirmais puslaiks beidzās ar rezultātu 11-1. Karte, kur es paredzēju 100% uzvaru exiliumu. Kādi ir live vodi? Man pēc tam cerams productions parādīs, bet pagaidām izstās ļoti sūdīgi. Un otrā Sunshine uzvar. Sunshine uzvar karti dedās 2. Rezultāts 13-4. Pēdējā karte? Treinā noskaidries. Ok, jūs dzirdējāt. Var likt uz Sunshine. 11-1, dāmas un kungi, virslīgas 1. pusfinālā, 1. kārtē. Šobrīd fragu līderis ir neviens cits kā Dančiks, Ziemeļamerikas Aims. Dans ir spēlējis gan spēlētais, tātad Havens komandā līdz arī pastāst. Viņš Dans, tieši šis spēlētais Dans, cik valds ekrāns. Viņš ir spēlējis gan Āzijā, gan Ziemeļamerikā. Tā kā ļoti, vēl viens tāds talants ir, piemēram, tikai MZs. Viņš ir spēlējis gan Valorantā, gan Cēsiņā. Mikets spēlējis ir vairākās Eiropas sastāvos, multi e-sportos. Rabits ir spēlējis dažādās valstīs. Bet nav spēlējis dažādos e-sportos. Bet Dans ir dažādos kontinentos spēlējis. Tas ir crazy. Skrīts vienā ar entriju. Te jānopušo proksijas. Nenormāli ātri nopušo Chrissy G. Chrissy G mēģina rotēt. 2-2 situācija. Būs grūti šos te glokus dabūs. Glokus tāda tomēr dinamiska pistole. Krisiem gan jāatkāpjas, kaut kā jābloķē savus ķermeņus ap šo te mašīnu. Jo gloks var ātri vienkārši notapot. Proksijas joprojām tur leņķi. Saprot par abiem. Viens reiz mašīnas, viens ir rotācijā. Krisīs ir iesprūdījis. Viņam vajag dabūt kilus. Viņam neviens neplīdz Klojs. Un tas ir Proksijas. Jaunais Latvijas talants. Dzīvo uz vienas ielas, kur Brokijas dāmas un kaut kur vienā un tajā pašā apkaimē. Adresi neteikšu, bet,
Ļoti talantīgs. 12-1. Ak, Dievs. Kā tas var notikt? Ak, Dievs. Nu jā, apstīsimies, kas notiek čatiņā. Vai labs streams? Paldies, bro. Jā. Čau, Renčik. Čau, Soro. Mēs esam 100. Paldies jums, dāmas un kungi, ka esat pievienojušies. Tikko pabeidza 1-1. Tad ir rezultāts garāžas. Un, treins vēl nav sācies. Man aiz muguras te ir Sančēna. Viņa aizgāja nedaudz ielpot svaigu gaisu. 11-2 šobrīd. 12-1 rezultāts. Sorry, man jau viss lago. Un, jā, Imposonijas atgriežas ar savu mākteni. Un izskatās, ka piebeigs raundu ar kaut kādu A-play. Visticamāk, bumba ir te bāzē. Arī to kaut kad vajag pacelt un doties. Izdomāt, var arī vēl uz beigām atgriezties. Overpass ir gara karte, bet, pateicoties tam, ka vidū ir konektors, tur ir ātri diezgan noritēt, ja tu šo te visu vidi kontrolē. Ja tu pārskati, ja tur nav pretinieks ielīdis kaut kur, tad diezgan ērti var arī noritēt. Skatāmies. 11 raundi līdz nešķirtam. Tas ir baigi. Atkal šī fleška. Atkal Krisīģī ļoti daudz pamana. Daudz netrāpots, ir pilnīgi full baita. Ak, Dievs, cik labu flešku iemet. Kurš tas bija, nesapratu, kurš iemet flešku. Vladiks ir aiz šī te Berela Havens. E-sporta virslīgas. Tur 2-2 situācija. Imposonijas, 100 HP Imposonijas krīt. Vitrāžs un Vladiks. Vladiks ar 2 kiliem ļoti vispār kopumā raundā 3 kili un Havens, dāmas un kungi, krīt. Exilium sāk comebacku, sāk atspēlēties. Havens bots, Chloe Forčik, Billy approved Defiers, čau Defier. Ui, knējēvēs, es nezinu, tāds negatīvs kaut kāds esi. Mēs negatīvos čokus parasti ņūtojam, by the way. Zin kā, nevajag baigi te piedirst. Iegodīgi čatu. Sorry, bro. Katrā ziņā Krisīģī, iedosim tev brīdinājumu. Bet nevajag būt negatīvi. 12-2 dāmas un kungi Havens tūlīt ieies laikam saitā. Kaut kādu nereālāko flešu. Mums tikko parādīja, ka arī vienkārši nomainīs skrienot savu pozīciju. Un Havens rītīgākajā haosā, starp citu, tikko jau bija A virzienā, tagad uzreiz pamaina līniju. Un jā, visi 4, ne visi, bet 4 dodās B virzienā, dāmas un izskatās, ka te arī pabeigsies. Overpass, beigsies overpass liktenis, atkal ir ieslēgts fleškas efekts. Vladiks pamana vienu, varētu vispār nodefotajā smokā Jolo Klois. Tepat laikam pamana vienu. Bet rīteiks tā var notikt. Ne jau 2-5 uzvarēs. 2-5 uzvar! What? Kas mums notiek ar rīpajiem? Lāci? Tāpēc. Vot, sapratu. Bija 2-5 situācija. Imposonija bija 3 entry kili, tad viņi tāpatās zaudēja. Šausmas. Jānoklozo.
Jā, katrā ziņā tikko Bigi rakstīja, ieslīdēja diemos čoks no Bigu menedžmenta, teica, neko jau jums tur Latvijā līga. Es saku, jā, tāda mums ir, ja pie mums ir gan Aleksandrs, gan Ēriks, gan Rodions, gan Kirils, gan Mikus, gan Kārlis Kefīrs, gan Ēriks, tad, protams, ka šī tāda līga arī var sakruķīt. Un jā, viņš teica, malciet. Izstās krūtākā Vācija. Iedomājieties, mazajā Latvijā krūtākā 80 miljonu valstī. Tā kā šautauts. Katrā ziņā 12-4 rezultāts un Exilium laikam lēnāk garā sāk atspēlēties. Nu, es nezinu. Tas baigi grūti īstenībā. Baigi garais kompleks. Baigi garais. Baigi. Snieg, varētu interviju. Jo man Džeki prasa pirmo līgu. Koroči, principā vienkārši viens jautājums. Cik stipra ir garāža un cik stiprs ir jūsu treins? Mūsu treins? Nē, vienkārši šādi. Es saku, ka treinu mēs paņemsim easy. Garāžā no chance. Redzat mani garāžā mēģināt šūtīt mājās. Mēs viņu prakojām katru dienu. Tā kā ļoti smagi strādājām. Un es saku, ka free games. Es nezinu, Krievi viņiem kaut kā neveicās. Es ceru, ka viņiem sajies, ne? Tu atbalsti viņus? Tev patīk viņi? Patīk visas komandas. Patīk tas, ka viņiem ir taktikas. Exiliumiem ir taktikas. Havens, bet tādi... Havens miksiņš, ne? Man liekas... Wow, Dāns pat spēlē. Interesanti. Ne, nu, es Haven fans. Es ceru, ka Haven uzvarēs un veiksmi streamam. Dāmas un tas bija Sniegs no komandas Sunshine. Sniperis. Un, dzirdējāt, viņiem ir taktikas, viņi treinu piko un moči un piri. 12-4 kontakts monstrā, jā, laikam sanāk kontakts monstrā. Jā, man Sniegs prasīja, vai man patīk kāda komandas. Man abas komandas patīk, jo abas ir pilnīgi dažādas. Vieniem ir vairāk taktikas, vieniem ir vairāk tādi miksēti, ja tāds miksiņš. Viņi vairāk uz individuālo spēli balstīti. Bet, laikam, ja man tā godīgi jāsaka, gan jau Exilium, ja man patīk, ja komandas tā kā, trenējās un viņiem ir taktikas, man tas vienkārši patīk. Man tas liekas forši. 12-4 vai te 1-1 Krisīs, viņš to var izdarīt. Ja kāds to var izdarīt, noseivo un Krisīs uzvar raundu pēdējā sekundē. Es pat nepamanīju timeri. Bro, Krisīs, clutch after clutch jau. 4 raundi pēc kārtas. 4 raundi pēc kārtas. Pagā. Viņi kaut kādu taktiku uztaisīs. Reāli skatījos, kas HLTV notiek, kas notiek čatiņā. Un pēkšņi ir dabūts entries. Tie ir teknaini. Proxiem ir Aviks. Proxijas ar Aviku ļoti bīstams. 3-5 situācija. B saits ir principā atvērts. Ātra rotācija uz B caur short. Un izskatās, ka kaut kāds utils netiks mests. Utils tāds smogs, kaut kāds iepa kreisais. Un noteikti būs Klojs. 10 kili. Sāka viņš ar nulīti, dāmas un kungi. Jau 11 kili. Klojam otrs puslaiks īpaši karsts. Proxijas ar bumbu un ar Aviku saitā. Hikari viens pats mēģina ienesties saitā. Vitrāžas pāršauja viņu. Proxijas dabū kilu uz Kloju. Dāmas un kungi, pagājušā raunda līderis, veiksminieks. KCG, viņu iepazinām jau pagājušās sezonas KFC intervijās. Un dāmas un kungi, komanda Havens 13-5, tomēr KCG krīt. Ak, jau vieglu prātu gribētu parādīt live odus. Vot čista, cik tagad ir, bet tūlīt arī pateiksim. Un 4-6 uz Exilium, 4-6 uz Exilium. Jums ir jums ir reāli. Jums ir jāsaņemās, Džeki. Tas ir nākamā kārta. Tūlīt arī būsim uz ekrāna.